Mīļie vecāki, kaut arī es jūs uzrunāju skaistā, brīnišķīgā vasaras dienā, īstenībā šai mirklī es domāju jau par rudeni, par oktobri, kad sāksies cikls spīķeru koncertzālē patiešām maziņiem. Šeit uz patiešām maziņiem, kā tas ir teikts arī cikla nosaukumā, noteikti var nākt patiešām maziņi. Tātad visa nākamā sezona jau ir saplānota. Kā vienmēr no oktobra mēs sākam šo ciklu ar 4 koncertiem. Koncerti būs ļoti dažādi, dažāda mūzika, bet kā vienmēr nepārāk gari, lai jūsu bērniem būtu interesanti klausīties, skatīties un lai viņi, protams, arī izturētu visu līdz beigām. Bet kādas tad būs šī gada nākamās sezonas tēmas? Vispirms Ezītis Miglā. Visi droši vien zina jauko multfilmiņu, bet nu mums būs pašiem sava variācija. Un interesanti, ka šajā uzvedumā skanēs ļoti nopietna mūzika, bet tā būs īsti vietā Prokofjevs, Šostakovičs un Svirīdovs. Ziemassvētkos pasaku fejas brīnum nūjiņa ar mūsu brīnišķīgo flautisti Ditu Krenbergu galvenajā lomā. Un tur skanēs izcila Vīnes klasiķu mūzika. Tur būs gan Haidns, Mocarts, Beethovens, arī kaut kas mazliet no romantiķiem ar Franci Šubertu. Katrā ziņā ļoti skaists, svinīgs uzvedums. Pēc tam, jau skatoties uz pavasara pusi, mēs jūs aicināsim doties austrumu virzienā, jo būs smilšu pasaka ar zelta putnu. Un šo zelta putnu meklēs ļoti daudzi, gan šakālis, gan pērtiķis, gan arī princeses. Un kas to zelta putnu atradīs, tam laima arī uzsmaidīs. Nu, protams, ka tur arī ieskanēsies austrumnieciskākas mūzikas notiņas. Un visbeidzot mūsu noslēguma koncerts Mīļdziesmiņas. Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, brīnišķīgās dziesmiņas, kuras ļoti patīk arī bērniem. Dziedās gan Aija Andreja un Marts Kristiāns Kalniņš, un kopā ar viņiem būs ļoti jauki mūziķi, kas spēlēs dažādus instrumentus. Un arī spīķeros, kā vienmēr, kā katru gadu, pusstundiņu pirms un pēc koncerta bērni varēs laiku īsināt ļoti jaukās, radošās nometnēs. Tātad steidzieties uz biļešu paradīzes kasēm, jo daži koncerti jau pilnībā ir izpirkti. Uz tikšanos spīķeros!